kādreiz tu domā, brauc uz Ukrainu un pēkšņi paiet kaut kāds divas dienas, 3 un nav neviena trauksme. Domā, vai cik labi, varbūt vispār nebūs. Bet, iebraucām Kijevā, tad pirmā bija. Tā tas arī turpinājās tikai nākamajā dienā un tā tālāk. Sumos bija pirmo reizi tāds man gadījums, ka es iekāpu vilcienā un man saka, gaisa trauksmes gadījumā paņemiet dokumentus, kāpsim ārā no vilciena. Un tagad, kad es braucu, beigās jāsaka, man vispār jākāp ārā. Atnākuši galā. Bet tu esi tā aizdomājies tajās domās, ka tu domā, par to gaisa trauksmi domā. Un kā tas cilvēkus nomāca, teiksim, ja tādi sprādzieni, šāvieni vai nedod Dievs, ja trāpījumi, tie nomāca konkrēto cilvēku, tad gaisa trauksmes nomāca visus. Visā Ukrainā tas ir, pie tā nevar pierast, nedrīkst pierast. Un tāpēc arī es domāju, ka arī mums ir tas, ka ļoti labi ir tā šūna apraide, kas jau ir konkrētāk pasaka, kas tur ir un kas tur arī nav. Ko nevajag, nezinu, kāpēc izpāntēties kādi apdraudējumi vai kas tur var būt. Un tāpēc arī par šūnu apraidi es iestājos, jā, noteikti. Ukrainā, kad es pirmo reizi dzirdēju vēl mūžā gaisa trauksmi, es tieši runāju ar mājām un labākā puse saka, ieraksti to, ko tu dzirdi. Ja? Un es redzu, es filmēju, kā iet pa ielu bērni, kā iet pa ielu cilvēku. Tas bija 22. gada jūlijas. Viņi vairs nereaģēja uz to gaisa trauksmi. Un tas nav pareizi. Tā nevajadzētu būt. Jo gaisa trauksmi tomēr, ja no viņu tu iedarbini, tad tas ļoti nopietni. Bet es jau es nepārmetīšu nevienai kara administrācijai, kas tur ir to noteikusi, kā viņi darbina, bet tomēr, ja tu sāc domāt par to, tad tas nomāc. Tas vēlreiz runā par to milzīgo ļaunumu, kas tepatām kaut kur ir. Un tāpēc es ļoti ceru, ka mēs ar savu darbošanos mēs veicinām to labumu. Ja cilvēks neskatās uz otru caur tēmekli, bet skatās ar atvērtu sirdi.